Sveikta, Harijs! Nu jau kādus mēnešus no visiem ekrāniem stāst par dažādiem skandāliem. Rail Baltica, Air Baltica, Latvijas bankas prezidenta, vēlēšana izgāšana un vēl. Uzņēmēji dusmīgi, ka viņu viedoklis netiek uzklausīts. Sabiedrība šūmējas par pārtikas un medikamentu cenām, par veselības pakalpojumu nepieejamību, par problēmām ar e-pakalpojumiem. Gandrīz visās jomās valda nesakārtotība. Dažādi politologi stāsta par to, ka politiķiem nav ilgtermiņa redzējuma, ka domā tikai viena vēlēšana cikla ietvarā. Neizskan nekādas svaigas idejas, nav nekāda diskusija par to, kādā virzienā vajadzētu attīstīties valstī. Valstī izveidojusies milzīga birokrātija, kas nogalina jebkādu iniciatīvu. Politiķa augstprātība sasniegusi apogēju. Vienīgā joma, kas ir sakārtot, ir viņa paša algas, kas pieaug katru gadu, neatkarīgi no darba rezultātiem. Viss iepriekš minētais ir tikai sekas. Par cēloņiem neviens nevēlas runāt. Par to parunāsim nākošajā video.